Kāpēc Ķīna nekad neatteiksies no Dienvidķīnas jūras? Vai tiešām viņi ir tās īpašnieki? Kas īsti ir šajā jūrā? Un kāpēc tik daudzas valstis par to cīnās? Šajā video mēs to uzzināsim. Vispirms apskatīsim karti. Var redzēt, ka starp Filipīnām, Vietnamu, Malaiziju, Bruneju un Ķīnu atrodas ļoti liela jūra, ko sauc par Dienvidķīnas jūru. No pirmā acu uzmetiena tas izskatās kā parasta okeāna daļa, taču tajā atrodas mazas salas, rifi un klintis, par kurām vairākas valstis jau ilgu laiku strīdas. Starp galvenajiem Dienvidķīnas jūras teritoriju pieprasītājiem ir Ķīna, Taivāna, Vietnama, Filipīnas, Malaizija un Bruneja. Pastāv arī strīds starp Indonēziju un Ķīnu par jūras daļu pie Natunas salām. Natunas salas ir daļa no Indonēzijas, taču daļa no jūras ap to ir iekļauta arī plašajā teritorijā, ko Ķīna pieprasa Dienvidķīnas jūrā. Bet kāpēc gan šīs mazās salas un rifi okeāna vidū ir tik svarīgi? Iemesls ir tāds, ka svarīga nav tikai pati zeme, jo ja kādai valstī ir tiesības uz kādu salu, tā var iegūt arī tiesības uz daļu no apkārtējās jūras. Patiesībā zem dažām šīs teritorijas daļām ir arī nafta un dabasgāze. Un pats galvenais, tā ir viena no svarīgākajām kuģu ceļa artērijām, pa kuru kuģi ved preces un piegādes uz Āziju un citām pasaules daļām. Tāpēc, runājot par Dienvidķīnas jūru, strīds nav tikai par mazām salām. Tas attiecas arī uz pārtiku, dabas resursiem, biznesu un drošību valstīm, kas atrodas ap šo reģionu. Viens no lielākajiem jautājumiem šobrīd ir, kāpēc Ķīna pieprasa tik plašu teritoriju Dienvidķīnas jūrā? Vai tiešām visa šī teritorija pieder viņiem? Lai to saprastu, mums jāatgriežas laikā, kad vēl nebija mūsdienu jūras robežu. Gadsimtiem ilgi daudzi zvejnieki un tirgotāji no Ķīnas un Dienvidaustrumāzijas jau pārvietojās pa Dienvidķīnas jūru. Viņi izmantoja jūru arī, lai zvejotu un nogādātu preces uz dažādām vietām. Tā ir svarīga tirdzniecības ceļa artērija, pa kuru tirgotāji ved preces no Ķīnas uz Dienvidaustrumāziju un citām vietām. Ir arī pierādījumi, ka Ķīnas tirgotāji jau sen izmanto Dienvidķīnas jūru. Viens no piemēriem ir Seldenas karte, senaķi izgatavota 17. gadsimta sākumā, Ming dinastijas laikā. Kartē var redzēt maršrutus, pa kuriem kuģi ceļoja no Ķīnas uz dažādām Dienvidaustrumāzijas daļām. Kartē var redzēt arī daudzus jūras ceļus, kas savieno Ķīnas piekrasti ar Dienvidaustrumāziju, Japānu un Indonēziju. Tas parāda, ka ķīniešu tirgotāji bija pazīstami ar Dienvidķīnas jūru un jau sen izmantoja šo jūru tirdzniecībai. Vecajā kartē var redzēt arī dažas salas Dienvidķīnas jūrā, taču ir svarīgi saprast, ka tas, ka sala ir attēlota vecajā kartē, nenozīmē, ka tā automātiski pieder valstī, kas izveidoja šo karti. Tajos laikos lielākā daļa mazo salu un rifu Dienvidķīnas jūrā vēl netika uzskatītas par svarīgu teritoriju. Daudzas no tām ir ļoti mazas. Dažas ir tikai klintis, kas izvirzītas no jūras. Citas no tām iegrimst zem ūdens paisuma laikā, un lielākajā daļā nav pastāvīgu iedzīvotāju. Dažas vietas izmanto tikai zvejnieki un jūrnieki, lai zvejotu, atpūstos vai patvērtos, kad laika apstākļi ir slikti. Dažās salās ir atrasti arī seni keramikas izstrādājumi, monētas un citas lietas. Tas parāda, ka šajā vietā jau sen ir bijuši cilvēki. Un patiesībā Dienvidķīnas jūru neizmanto tikai ķīnieši. Šeit jau sen ir pārvietojušies arī vietnamieši, malajieši un citi cilvēki no Dienvidaustrumāzijas. Tāpēc agrāk Dienvidķīnas jūru izmantoja kā kuģu ceļu un zvejas vietu. Tajā laikā vēl nebija skaidrs, kurai valstī pieder katra no mazajām salām. Tas mainījās tikai tad, kad Eiropas valstis ieradās Dienvidaustrumāzijā. 19. gadsimtā Francija iekaroja Vietnamu un dažas tuvējās teritorijas. Šīs vietas tika nosauktas par Franču Indoķīnu. Tā kā Francija kontrolēja Vietnamu, tā sāka arī izvirzīt pretenzijas uz dažām salām Dienvidķīnas jūrā. Divas no svarīgākajām salu grupām šeit ir Paracelu salas un Spratli salas. Paracelu salas atrodas starp Vietnamu un Ķīnu. Savukārt Spratli salas atrodas dienvidos un sastāv no daudzām mazām salām un rifiem. 1930. gadu sākumā Francija izvirzīja pretenzijas uz dažām Spratli salu daļām, taču Ķīna tam iebilda. Kamēr tas notika, Japāna kļuva arvien spēcīgāka Āzijā. 1930. gados Japāna okupēja dažas Ķīnas daļas un paplašināja savu militāro spēku. Japāna arī saprata, cik svarīgas ir salas Dienvidķīnas jūrā.
Lai gan salas ir mazas, tās var izmantot militārie spēki lidmašīnām, kuģiem un sakariem. Tāpēc 1930. gadu beigās Japāna pārņēma kontroli pār daudzām salām Dienvidķīnas jūrā. Kad sākās Otrais pasaules karš, Japāna šajā reģionā jau kontrolēja plašu teritoriju. Taču 1945. gadā Japāna tika sakauta un padevās. Tāpēc tai nācās atteikties no salām un citām teritorijām, ko tā bija okupējusi. Šeit sākās jaunā problēma. Japāna vairs nebija klāt, taču daudzas valstis apgalvoja, ka tām ir tiesības uz šīm salām. To vidū bija Ķīna un Vietnama. Toreiz arī Francijai bija pretenzijas, jo tā vēl kontrolēja Vietnamu. Turpmākajos gados arī citas Dienvidaustrumāzijas valstis izteica savas pretenzijas. Tāpēc cīņa par Dienvidķīnas jūru kļuva vēl sarežģītāka. Un šeit arī sāka parādīties Ķīnas plašākās pretenzijas uz jūru. Viena no pirmajām, kas toreiz šeit rīkojās, bija Ķīna. Taču tajā laikā Ķīnā bija divas pretējas grupas. Pirmā bija Ķīnas republika, kuru vadīja nacionālistu valdība. Viņu pretinieki bija Mao Dzeduna komunistiskie spēki. Pat pilsoņu kara laikā nacionālistu valdība vēlējās parādīt, ka Ķīnai ir tiesības uz salām Dienvidķīnas jūrā. Tāpēc 1946. gadā viņi nosūtīja kuģus un amatpersonas uz Pāracelu un Spratlijas salām. Viņi uzstādīja karogu uz dažām salām kā zīmi, ka Ķīna pretendē uz šīm teritorijām. Pēc tam 1947. gadā Ķīnas republika izdeva jaunu karti. Šeit var redzēt lielu U-veida līniju Dienvidķīnas jūrā. Līnijai ir 11 svītras, tāpēc to sauc par 11 svītru līniju. Līnijas iekšpusē ietilpst Paracelu salas, Spratlijas salas un citas mazākas salas. Taču nav skaidrs, vai Ķīna pretendē tikai uz salām vai arī uz lielu jūras daļu, kas atrodas līnijas iekšpusē. 1949. gadā Mao Dzeduna vadītie komunista spēki uzvarēja pilsoņu karā. Viņi nodibināja Ķīnas Tautas Republiku kontinentālajā Ķīnā. Sakautā nacionālistu valdība pārcēlās uz Taivānu un turpināja pastāvēt kā Ķīnas republika. Vēlāk Ķīnas Tautas Republika no iepriekšējās 11 svītru līnijas noņēma 2 svītras. Tā kļuva par 9 svītru līniju, kas ir tās pazīstamākā versija. Tikmēr arī Vietnama piedzīvoja pārmaiņas. Francija šo teritoriju bija kontrolējusi jau ilgu laiku, taču pēc Otrā pasaules kara vietnamieši cīnījās par savu brīvību. 1954. gadā beidzās Francijas koloniālā vara, un Vietnama tika sadalīta Ziemeļvietnamā un Dienvidvietnamā. Dienvidvietnama turpināja izvirzīt pretenzijas uz Paracelu un Spratlijas salām. Drīz vien šajā jautājumā iesaistījās arī Filipīnas. 1956. gadā filipīniešu uzņēmējs un jūras kapteinis Tomas Skloma kopā ar savu brāli un apmēram 40 vīriešiem devās uz salām un rifiem Spratli apgabalā, uz rietumiem no Palavanas. Tomas Skloma apgalvoja, ka šajās vietās nebija skaidras valdības klātbūtnes vai kontroles, tāpēc viņš pieprasīja šīs salas un nosauca šo teritoriju par Brīvības rajona brīvo teritoriju. Viņa grupā arī izvietoja paziņojumus uz salām, lai parādītu savu pretenziju. Taču Taivāna, Ķīna un Vietnama iebilda, jo arī viņiem bija savas pretenzijas uz šo teritoriju. 1956. gada septembrī Taivāna pat nosūtīja karavīrus uz Ituāba salu, vienu no lielākajām salām Spratliju arhipelāgā. Pēc vairākiem gadiem Kloma nodeva savas pretenzijas uz salām Filipīnu valdībai. Un 1978. gadā Filipīnas oficiāli izveidoja Kalajāna salu grupu kā Palavanas daļu. Vēlāk Malaizija un Bruneja arī izvirzīja savas pretenzijas uz dažām Dienvidķīnas jūras daļām. Tāpēc, pieaugot valstu skaitam ar pretenzijām, strīdi kļūst arvien lielāki. Vairs nav runa tikai par mazām salām. Tagad iet runa arī par to, kam ir tiesības uz jūru ap tām, kā arī uz zivīm, naftu un dabasgāzi, kas tur atrodas. Un viens no lielākajiem strīda iemesliem ir Ķīnas 9 svītru līnija, jo tā aptver milzīgu daļu no Dienvidķīnas jūras. Kad Ķīnas iepriekšējās pretenzijas pārvērtās par 9 svītru līniju, citas valstis sāka kļūt aktīvākas pašās salās. Vairs nepietiek tikai ar pretenziju iezīmēšanu kartē. Tā vietā viņi sāka izvietot karavīrus un veidot militāros posteņus, lai parādītu, ka viņiem patiešām ir kontrole pār salām. Piemēram, Taivāna izvietoja karavīrus Taipinas salā, vienā no lielākajām Spratli salām. Pieaugot militārajai klātbūtnei reģionā, Dienvidķīnas jūra kļuva vēl nozīmīgāka. Jo caur šo reģionu kursē daudzi tirdzniecības kuģi, un tajā ir daudz zivju, kas ir svarīgas apkārt esošajām valstīm. Un 1960. un 1970. gados valstu interese vēl vairāk pieauga, jo pastāvēja iespēja, ka jūras dzelmē ir nafta un dabasgāze. Tāpēc dažas valstis kļuva agresīvākas, aizsargājot salas, uz kurām tās pretendē. Viena no lielākajām kaujām toreiz notika Paracelu salās.
1974. gadā. Dažas Paracelu salu daļas toreiz kontrolēja Dienvidvietnama, kamēr citas daļas bija Ķīnas pārvaldībā. Radās spriedze, kad abas puses nosūtīja kuģus un karavīrus. Galu galā tas pārauga kaujā. Dienvidvietnama tika sakauta, un Ķīna ieguva pilnīgu kontroli pār visām Paracelu salām. Kopš tā laika Paracelu salas palika Ķīnas kontrolē, taču Vietnama joprojām pretendē uz tām. Pēc tam Dienvidķīnas jūrā vēl vairāk pieauga militāro priekšposteņu skaits. Dažādas valstis izvietoja karavīrus un ierīkoja objektus uz salām un rifiem, kurus tās kontrolē. Tādēļ situācija kļuva vēl bīstamāka. Ja divas valstis vienlaikus pretendē uz vienu salu, var rasties spriedze, ja abas vēlas tur izvietot savu militāro spēku. Kamēr šādas problēmas dažādās pasaules jūrās sāsinājās, starptautiskā sabiedrība izstrādāja skaidrākus noteikumus par katras valsts tiesībām uz jūru. Šeit tika izveidota Apvienoto Nāciju jūras tiesību konvencija, jeb UNCLOS. Saskaņā ar UNCLOS pastāv tā sauktā teritoriālā jūra, kas sniedzas līdz 12 jūras jūdzēm no valsts krasta līnijas. Ir arī ekskluzīvā ekonomiskā zona, jeb EEZ, kas var sasniegt līdz 200 jūras jūdzēm. EEZ ietvaros valstī ir tiesības uz dabas resursiem. Tādi resursi kā zivis, nafta un dabas gāze. UNCLOS ir svarīgs, jo tajā ir skaidri noteikumi par to, cik tālu katrai valstī ir tiesības uz jūru. Šeit arī radās problēma ar Ķīnas pretenzijām. Ķīnas 9 svītru līnijas sniedzas līdz jūras daļām, kas atrodas tuvu arī Filipīnām, Vietnamai, Malaizijai, Brunejai un Indonēzijai. Tāpēc sākās strīdi par to, cik tālu patiesībā Ķīnai ir tiesības Dienvidķīnas jūrā. Un lūk, pat ja ir UNCLOS, problēma Dienvidķīnas jūrā nav atrisināta. Dažādas valstis turpina būvēt savus priekšposteņus uz salām un rifiem, kurus tās kontrolē. Vislielākās izmaiņas veica Ķīna. Ap 2013. gadu Ķīna sāka paplašināt dažus rifus Spratlija salās. Viņi izmantoja kuģus, lai iegūtu smiltis no jūras dibena un uzbēgtu tās uz rifiem. Šādā veidā Ķīna izveidoja lielākas mākslīgās salas. Vēlāk viņi tur uzbūvēja arī skrejceļus, radarus, ēkas un citas iekārtas. Taču UNCLOS ir viens svarīgs noteikums. Tas, ka kāda valsts izveido mākslīgu salu, nenozīmē, ka tai automātiski būs jauna 200 jūras jūdžu ekskluzīvā ekonomiskā zona – EEZ. Mākslīgā sala ir sala, ko cilvēks ir izveidojis vai paplašinājis. Tāpēc saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tai nepienākas tādas pašas tiesības, kādas var iegūt dabīga sala. Un pat ja kāda vieta ir dabiska sala, tai arī nav automātiski savas EEZ. Saskaņā ar UNCLOS, ja kāds akmens nespēja nodrošināt normālu cilvēku apmešanos vai savu ekonomisko dzīvi, tam nav savas 200 jūras jūdžu EEZ. Šis noteikums ir svarīgs, jo daudzas strīdīgās teritorijas Spratli salās ir tikai mazi ripi un akmeņi. Tāpēc radās liels jautājums, cik lielu jūras daļu var pieprasīt šajās teritorijās? Filipīnām šī problēma kļuva nopietna, jo daļa no Ķīnas 9 svītru līnijas pārklājas ar Filipīnu EEZ. Tāpēc 2013. gadā Filipīnas iesniedza šo jautājumu startautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar UNCLOS. Filipīnas nelūdza tribunālam pieņemt lēmumu par to, kam pieder visas salas. Galvenais jautājums bija, kādas tiesības katrai valstī ir jūrā saskaņā ar UNCLOS, un vai Ķīnas plašās jūras pretenzijas ir likumīgas. Ķīna atteicās piedalīties lietā. Ķīnas valdības ieskatā tribunālam nav tiesību izlemt šo jautājumu, un tas būtu jāapspriež tieši starp Ķīnu un Filipīnām. Taču lieta turpinājās. 2016. gada 12. jūlijā tribunāls pieņēma lēmumu. Viena no svarīgākajām sprieduma daļām bija par 9 svītru līniju. Tribunāls paziņoja, ka nav juridiska pamata, lai Ķīnai būtu īpašas vēsturiskas tiesības uz resursiem jūras daļās, kas pārsniedz tiesības, ko Ķīnai piešķir UNCLOS. Tribunāls arī izskatīja strīdīgās teritorijas Spratli salās, kā norādīja tribunāls. Tribunāls secināja, ka salas un rifi, kurus viņi izskatīja Spratli salās, nav pietiekami, lai tiem būtu sava EEZ, kas sasniedz 200 jūras jūdzes. Taču tas nenozīmē, ka tribunāls ir nolēmis, kurai valstī pieder katra sala. Tas nebija šīs lietas ietvaros. Lēmums attiecās uz tiesībām uz jūru un resursiem saskaņā ar UNCLOS, nevis uz salu galīgo īpašumtiesību noteikšanu. Taču Ķīna šo lēmumu nepieņēma. Līdz pat šodienai Ķīnas valdība apgalvo, ka Ķīnai ir suverenitāte un jūras tiesības Dienvidķīnas jūrā, balstoties uz vēsturi un viņu pašu skatījumu uz starptautiskajām tiesībām.
Viņi arī turpina apgalvot, ka 2016. gada arbitrāžas lēmums nav derīgs. Šeit var redzēt, kāpēc Dienvidķīnas jūras strīdu ir tik grūti atrisināt. Saskaņā ar UNCLOS ir skaidri noteikumi, kā tiek mērītas valsts tiesības jūrā. Taču Ķīnai svarīgs ir arī tās vēsturiskais prasījums uz salām un tiesībām, kuras pēc tās teiktā jau sen ir saistītas ar šīm teritorijām. Tikmēr Filipīnas, Vietnama, Malaizija un citas valstis arī izmanto starptautiskās tiesības, kā arī savus vēsturiskos un teritoriālos prasījumus, lai aizstāvētu savu pozīciju. Tāpēc joprojām ir teritorijas Dienvidķīnas jūrā, uz kurām pretenzijas izsaka vairāk nekā viena valsts. Un tā kā tajās pašās teritorijās darbojas krasta apsardze, militārie kuģi un zvejas laivas, var rasties spriedze, pat ja neviens nevēlas sākt karu. Bet ir vēl lielāks jautājums. Kas notiks, ja sadursmes vairs nevarēs izvairīties? Kas notiks, ja iesaistīsies kuģi, ūdens lielgabali vai tiks bloķēta pārvietošanās? Kas notiks, ja tiešām sāksies apšaude un kāds karavīrs tiks nogalināts? Šeit problēma var kļūt daudz bīstamāka. Pašlaik lielākā daļa spriedzes Dienvidķīnas jūrā vēl nav tieša kara darbība. Visbiežāk sastopas krasta apsardzes kuģi. Ir kuģu bloķēšana, ūdens lielgabalu izmantošana, sadursmes. Kuģi tuvojas viens otram ļoti cieši, un dažkārt tiek bojāti transporta līdzekļi un cilvēki tiek savainoti. Valstis to dara, jo viņas vēlas parādīt, ka kontrolē kādu teritoriju, bet tajā pašā laikā nevēlas, lai situācija uzreiz pārvērstos īstā karā. Taču šādā situācijā ir problēma. Ja nelielā teritorijā pastāvīgi sastopas daudzi bruņoti kuģi un militārais personāls, var notikt kāds neplānots negadījums. Piemēram, var sadurties divi kuģi. Viena puse varētu domāt, ka otra puse to izdarījusi tīšām. Kāds karavīrs varētu atklāt uguni, jo domā, ka viņus grasās uzbrukt. Un, ja kāds iet bojā, abu valdību reakciju kļūst daudz grūtāk kontrolēt. Tur var sākties tā sauktā eskalācija. Tas nozīmē pavisam vienkāršu lietu. Sākumā problēma ir maza, tad otra puse atbild ar savu rīcību. Tad atbildēs atkal otra puse, līdz konflikts kļūst arvien lielāks un lielāks. Piemēram, iedomāsimies, ka starp Filipīnām un Ķīnu notiek nopietns incidents. Filipīnu valdības kuģis atrodas Dienvidķīnas jūrā, to bloķē Ķīnas kuģis, notiek sadursme. Pēc tam sākas apšaude un tiek nogalināta filipīniešu militāra persona. Tas nenozīmē, ka uzreiz sāksies liels karš. Pirmais, ko Filipīnas darīs, būs noskaidrot, kas patiesībā noticis. Vai uzbrukums bija apzināts, vai uzbrukumu veica militārie spēki, vai tā bija krasta apsardze, vai bija pavēle no valdības. Vai tas bija tikai incidents, kas sāsinājās cilvēku nepareizu lēmumu dēļ uz vietas? Šie jautājumi ir svarīgi, jo Filipīnām un Amerikas Savienotajām valstīm ir savstarpējās aizsardzības līgums. Šī līguma parakstīšana notika 1951. gadā. Saskaņā ar to abas valstis atzīst, ka bruņots uzbrukums vienai var radīt apdraudējumu arī otrai. Amerikas Savienotās valstis pēdējos gados ir skaidri norādījušas, ka šis līgums attiecas arī uz bruņotu uzbrukumu Filipīnu bruņotajiem spēkiem, valdības kuģiem un lidmašīnām, tostarp Filipīnu krasta apsardzei Dienvidķīnas jūrā. Taču ir viena lieta, kas jābūt skaidrai. Līgums nenozīmē, ka, ja notiek kāda sadursme, Amerikas iznīcinātāji automātiski tiks nosūtīti un sāksies karš pret Ķīnu. Vispirms ir jāizvērtē, vai notikušais tiek uzskatīts par bruņotu uzbrukumu. Tas nozīmē, ka vispirms jāpieņem politiski un militāri lēmumi. Tas var sākties ar konsultācijām starp Filipīnām un Amerikas Savienotajām valstīm. Amerika var palielināt savu militāro klātbūtni šajā reģionā. Tā var nosūtīt izlūkošanas, novērošanas līdzekļus, sauszemes lidmašīnas, kuģus un citu atbalstu. Var arī palielināt aizsardzību Filipīnu spēkiem. Bet, ja ir skaidrs, ka pret Filipīnu militārajiem vai valdības kuģiem ir veikts bruņots un nopietns uzbrukums, spiediens uz Amerikas Savienotajām valstīm palīdzēt kļūs vēl lielāks, jo tieši tāpēc abām valstīm ir savstarpējās aizsardzības līgums. Un šeit situācija kļūs daudz nopietnāka, jo Ķīna nav maza valsts. Tai ir viena no lielākajām armijām pasaulē. Tai ir spēcīga jūras kara flote, iznīcinātāji, raķetes, un Ķīnai ir arī kodolieroči. Savukārt Amerikas Savienotās valstis arī ir kodolvalsts ar milzīgu armiju, tāpēc, ja Ķīna un Amerikas Savienotās valstis tieši sadursies, problēma vairs nebūs tikai starp Filipīnām un Ķīnu. Tas varētu ietekmēt visu Āzijas un Klusā okeāna reģionu. Bet, ja tas notiks, kurš tad varētu nostāties Filipīnu pusē? Visredzamākās ir Amerikas Savienotās valstis, jo Filipīnām un Amerikai ir oficiāla savstarpējās aizsardzības līgums. Turklāt abas armijas jau ilgu laiku kopā trenējas, piedaloties Balikatan un citās mācībās.
Ir arī paplašinātās aizsardzības sadarbības līgums, jeb ETKA. Saskaņā ar šo līgumu Amerikas spēki var izmantot vairākas saskaņotas vietas Filipīnās apmācībām, aprīkojumam un citām aizsardzības aktivitātēm. Tas nenozīmē, ka šīs vietas pieder Amerikas Savienotajām valstīm. Tās joprojām ir Filipīnu bāzes. Taču EDCA palīdz abām militārajām pusēm ātrāk koordinēties ārkārtas situācijās. Ir arī citas valstis, kas ir tuvi aizsardzības partneri Filipīnām. Viena no tām ir Japāna. Pēdējos gados Filipīnu un Japānas militārā sadarbība ir kļuvusi ciešāka. Abām valstīm ir arī savstarpējas piekļuves vienošanās. Tās mērķis ir vienkāršs. Tā atvieglo Japānas pašaizsardzības spēku ieceļošanu Filipīnās un atvieglo Filipīnu spēku ieceļošanu Japānā, lai piedalītos mācībās un citās saskaņotās aktivitātēs. Taču Filipīnu un Japānas vienošanās nav savstarpējās aizsardzības līgums, tāpēc, ja Dienvidķīnas jūrā izceltos karš, Japānai nebūtu automātiskas saistības cīnīties Filipīnu pusē. Japānas rīcība būs atkarīga no situācijas, tās pašas likumiem un Japānas valdības lēmuma. Taču, ja tiks pieņemts lēmums, Japāna varētu sniegt politisku atbalstu, izlūkošanas informāciju, aprīkojumu, loģistiku vai citu palīdzību. Vēl viens tuvs Filipīnu partneris ir Austrālija. Austrālijas un Filipīnu bruņotie spēki arī regulāri veic kopīgas mācības. Abām valstīm ir vienošanās, kas ļauj viņa spēkiem veikt kopīgas aktivitātes viena otras teritorijā. Taču, līdzīgi kā Japānai, nav tādas līguma kā ASV un Filipīnu savstarpējās aizsardzības līgums, kas automātiski tiktu uzskatīts par apusēju saistību. Tāpēc arī nevar droši apgalvot, ka Austrālija noteikti iesaistīsies karā. Tas būs atkarīgs no konflikta iemesla un no Austrālijas valdības lēmuma. Ir vēl viena svarīga lieta. Filipīnas, Amerikas Savienotās valstis, Japāna un Austrālija šobrīd kopīgi veic vairākas militāras un jūras aktivitātes. Šo aktivitāšu mērķis ir panākt, lai viņa spēki pierastu strādāt kopā un saglabātu drošību Indoklusā okeāna reģionā. Tāpēc, ja rastos liela krīze, šīm valstīm būtu vieglāk koordinēt savas darbības. Taču tas vēl nenozīmē, ka viņi visi četri automātiski iesaistīsies karā vienlaicīgi, kā ar citām Dienvidaustrumāzijas valstīm. Vietnamai arī ir savas problēmas ar Ķīnu Dienvidķīnas jūrā. Vietnama arī pretendē uz Paracelu un Spratlija salām. Arī Malaizijai un Brunejai ir pretenzijas uz dažām jūras daļām. Indonēzijai savukārt ir strīds ar Ķīnu par jūras tiesībām pie Natunas salām. Taču tas nenozīmē, ka ja starp Filipīnām un Ķīnu izcelsies karš, šīs valstis automātiski nostāsies Filipīnu pusē. Katrai valstī ir savas intereses un savas attiecības ar Ķīnu. Un arī daudzu Dienvidaustrumāzijas valstu tirdzniecība ar Ķīnu ir ļoti liela. Piemēram, kāda valsts var atbalstīt Filipīnu nostāju attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, taču tā nevēlas sūtīt karavīrus uz karu. Iespējams, viņi arī aicinās uz pamieru un sarunām, nevis uzreiz izvēlēsies, kuru pusi atbalstīt. Tāpat ir arī ar ASEAN. ASEAN ir Dienvidaustrumāzijas valstu grupa, kas sadarbojas ekonomikā, diplomātijā un reģionālajā drošībā, taču tā nav militāra alianse kā NATO. ASEAN nav noteikuma, ka, ja tiek uzbrukts kādai dalībvalstī, visas pārējās dalībvalstis automātiski iesaistās karā. Tāpēc, ja Dienvidķīnas jūrā izceltos bruņots konflikts, ASEAN visticamāk vispirms mēģinātu apturēt kara izplatīšanos ar diplomātijas palīdzību. Tagad kurš varētu nostāties Ķīnas pusē? Šeit arī jābūt piesardzīgiem. Ķīnai un Krievijai ir ciešas attiecības daudzos jautājumos. Viņiem ir dziļa militārā, ekonomiskā un politiskā sadarbība. Viņi regulāri rīko kopīgas militārās mācības. Taču tas nenozīmē, ka Krievijai automātiski būtu pienākums karot Ķīnas pusē Dienvidķīnas jūrā. Tāpēc nav pareizi uzreiz domāt, ka, ja Filipīnas un Ķīna sāks karot, automātiski būs Ķīna un Krievija pret Filipīnām un Ameriku. Patiesā ģeopolitika ir daudz sarežģītāka nekā tas. Krievija var atbalstīt Ķīnu diplomātiski, varbūt ekonomiskā vai militārā sadarbība. Bet vai Krievija tiešām iesaistīsies karā, tā jau ir cita lēmuma lieta. Ķīnai ir arī ciešas attiecības ar Ziemeļkoreju. Abām valstīm ir vecs līgums par draudzību un savstarpēju palīdzību. Bet pat šeit tas nenozīmē, ka Ziemeļkoreja automātiski nosūtīs karavīrus tikai tāpēc, ka Dienvidķīnas jūrā notiek jūras sadursme. Tas ir atkarīgs no precīzā kara iemesla un no viņu valdības pieņemtā lēmuma. Tāpēc, ja jautā, kuri būs sabiedrotie, visvienkāršākā atbilde ir šāda. Filipīnu pusē Amerikas Savienotajām valstīm ir visviennozīmīgākās līguma saistības.
Japāna un Austrālija ir cieši aizsardzības partneri un varētu palīdzēt, taču viņu iesaistīšanās karā nav automātiska. Vietnama, Malaizija, Bruneja un Indonēzija arī ir savas intereses Dienvidķīnas jūrā, taču viņiem nav pienākuma cīnīties Filipīnu labā. Savukārt Ķīnai ir cieši partneri, piemēram, Krievija un Ziemeļkoreja. Taču arī šīs valstis automātiski nepievienosies. Un šeit mēs varam atbildēt uz lielāko jautājumu. Ja Dienvidķīnas jūrā izcelsies karš, tas uzreiz nenozīmē Trešo pasaules karu. Neliela bruņota sadursme automātiski nenozīmē Trešo pasaules karu. Iespējams notiks ierobežota cīņa uz kādas rifa vai salas, un pēc tam abas valstis apstāsies. Iespējams kāda cita valdība varētu startniecēt. Iespējams notiks ārkārtas sanāksme, iespējams kuģi atkāpsies, lai problēma nepalielinātos. Patiesībā liela daļa no tā, ko šobrīd dara militārie un diplomāti, ir vērsta uz to, lai novērstu lielāka kara izcelšanos. Taču situācija var kļūt bīstamāka, ja eskalācija notiek atkārtoti. Piemēram, ja tiek uzbrukts Filipīnu kuģim un pēc tam iesaistās Amerikas Savienotās valstis. Ja Ķīna uzbrūk Amerikas kuģiem, ja Amerikas Savienotās valstis atbild ar triecienu Ķīnas militārajām bāzēm, un ja vēl vairāk valstu sāk sūtīt savus militāros spēkus, tad konflikts varētu izvērsties plašāk, un nav jādomā tikai par Dienvidķīnas jūru. Netālu atrodas arī Taivāna. Arī starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm pastāv liela spriedze saistībā ar Taivānu. Tāpēc, ja Dienvidķīnas jūrā izceltos liels karš, kamēr Taivānā arī būtu krīze, situācija būtu daudz grūtāk kontrolēt. Cīņas varētu notikt daudzās vietās Rietumpacifikā, tas varētu ietekmēt arī Japānu. Varētu tikt ietekmētas Amerikas militārās bāzes reģionā, un varētu tikt ietekmēta pašas Filipīnas, jo šeit ir vietas, kuras tiek izmantotas aizsardzības sadarbībai ar Amerikas Savienotajām valstīm. Bet vēl pirms nonākšanas līdz kodolieročiem vai Trešajam pasaules karam, jau tagad būtu milzīga ietekme no liela kara Dienvidķīnas jūrā. Pirmkārt, tas attiektos uz kuģniecību. Dienvidķīnas jūra ir ļoti svarīgs ceļš starptautiskajai tirdzniecībai. Šeit pārvietojas ļoti daudz konteineru kuģu un tanku kuģu, kas pārvadā naftu, izeivielas un produktus. Ja izceltos karš, komerckuģi iespējams izvairītos no konflikta zonas. Dažiem kuģiem maršruts kļūs garāks, palielināsies izdevumi par degvielu un apdrošināšanu. Un, ja palielināsies produktu piegādes izmaksas, varētu pieaugt arī preču cenas. To izjutīs ne tikai Filipīnas un Ķīna. Tas var ietekmēt Japānu, Dienvidkoreju un Indiju, valstis, kas paļaujas uz kuģošanas maršrutiem reģionā. Var rasties arī problēmas rūpnīcās, ja būs grūti saņemt nepieciešamās izeivielas un elektroniskās detaļas. Var arī pieaugt naftas cenas, ja tankuģi kavēsies, un ja pieaug degvielas cenas, var sekot transporta, pārtikas un citu preču cenu kāpums. Otrakārt, zvejniecība. Miljoniem cilvēku valstīs ap Dienvidķīnas jūru paļaujas uz jūru, lai nodrošinātu pārtiku un darbu. Ja kāda šīs jūras daļa kļūst par kara zonu, zvejnieki nevarēs vienkārši iziet jūrā. Viņi var zaudēt iztiku, zivju piedāvājums tirgos var samazināties. Treškārt, tas ietekmē parasto filipīnieti. Ja izcelsies liels militārs konflikts, tas nenozīmē, ka visa Filipīnu teritorija kļūs par kaujas lauku. Taču tas var ietekmēt ekonomiku, degvielas cenas var pieaugt, tirdzniecība var palēnināties, turisms var samazināties, var rasties problēmas. Tas var ietekmēt darbu un uzņēmējdarbību. Un, ja karš patiešām sāsināsies, Filipīnu militārās bāzes, lidostas un ostas kļūs ļoti svarīgas. Tāpēc valstīm ir ļoti svarīgi nepieļaut, lai situācija nonāktu līdz šādam punktam. Un ir vēl viena lieta, kas padara jebkuru karu starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm vēl bīstamāku. Abām valstīm ir kodolieroči, taču tas nenozīmē, ka ja jūrā sāksies apšaude, viņi uzreiz izmantos kodolbumbu. Kodolieroča izmantošana ir ļoti nopietns solis. Abas valstis zina, ka ja sāksies kodolkarš, būs grūti paredzēt, kur tas beigsies. Tāpēc visticamāk viņi vispirms mēģinās ierobežot jebkādu konfliktu. Patiesais risks ir nepareizs situācijas novērtējums. Tas nozīmē, ka viena puse varētu nepareizi saprast otras puses rīcību. Piemēram, viena valsts domā, ka kāda militāra darbība ir tikai brīdinājums, bet otrai valstī tas izskatās pēc gatavošanās lielam uzbrukumam, tāpēc arī tā gatavojas uzbrukt. To redzēs arī pirmā valsts un domās, ka tās aizdomas bija pareizas. Šādā veidā karš var izvērsties pat, ja neviena valsts sākotnēji negribēja sākt lielu karu.
Šis ir iemesls, kāpēc komunikācija starp militārajiem spēkiem un valdību ir ļoti svarīga. Ja jūrā notiek sadursme, ir ātri jānoskaidro, vai tā bija nejaušība vai apzināts uzbrukums. Ja kāds atklāja uguni, ir jānoskaidro, vai lēmumu pieņēma tikai vietējais komandieris, vai arī tas bija rīkojums no nacionālās valdības. Jo dažreiz neliels laiks sarunām var būt izšķirošs starp nelielu incidentu un lielu karu. Tāpēc arī jautājums par to, kurš uzvarēs, nav vienkāršs. Ķīna ir ļoti spēcīga, jo Dienvidķīnas jūra atrodas tuvu tās pašu krastam. Ķīnai ir vēl vieglāk izmantot militārās bāzes, iznīcinātājus un raķetes gan no kontinentālās daļas, gan no bāzēm, ko tā izveidojusi salās. Taču arī Amerikas Savienotās valstis ir spēcīgas. Jūrā un gaisā. Tā ir liels sabiedroto un militāro bāzu tīkls Klusajā okeānā. Un tā ir sabiedrotā arī Filipīnas, kuru atrašanās vieta ir ļoti svarīga, jo valsts atrodas tuvu Dienvidķīnas jūrai un Taivānai. Tāpēc, ja izceltos liels karš, nebūtu vienkārša scenārija, kurā viena puse ātri uzvarētu. Iespējams, abas puses zaudētu daudz kuģu un lidmašīnu. Iespējams, tūkstošiem karavīru ies bojā. Un vēl pirms parādās skaidrs uzvarētājs, jau būs nodarīts liels kaitējums visas reģiona ekonomikai un drošībai. Tāpēc pats svarīgākais jautājums nav, kurš ir spēcīgāks. Svarīgākais jautājums ir, kā izvairīties no situācijas, kurā viņiem tas būtu jānoskaidro. Pašlaik Filipīnu aizsardzība sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm, Japānu un Austrāliju turpina stiprināties. Vienlaikus Ķīna arī turpina stiprināt savu klātbūtni Dienvidķīnas jūrā, taču pat ja abas puses pastiprina militāro sagatavotību, tas nenozīmē, ka viņi vēlas karu. Vietā, kur ir ļoti daudz kuģu, karavīru un konkurējošu pretenziju, spēcīgs militārais spēks tiek izmantots arī kā atturēšanas līdzeklis. Tas nozīmē, ka tu vēlies parādīt pretiniekam, ka uzbrukuma cena būs pārāk augsta. Problēma rodas tad, ja abas puses dara to pašu, rezultātā saskaras vēl vairāk militāro spēku. Tāpēc Dienvidķīnas jūra ir kā vieta, kur valstis vienlaikus dara divas lietas. Viņas gatavojas gadījumam, ja nu tomēr izceltos karš. Taču vienlaikus viņi arī cenšas novērst kara izcelšanos. Un šeit mēs redzam, kāpēc tās mazās salas un rifi, par kuriem mēs runājām no paša sākuma, ir tik svarīgi. Nevis tāpēc, ka viņiem ir liela teritorija, bet gan tāpēc, ka tie atrodas jūras vidū, kas ir svarīga tirdzniecībai, pārtikai, enerģijai un daudzu valstu militārajai drošībai. Nepareizs lēmums kādā no šiem rifiem var palikt kā neliels vietējs incidents, taču, ja nepareizie lēmumi sekos viens pēc otra, tas var ievilkt Filipīnas un Ķīnu lielākā konfliktā. Un tā kā Filipīnām ir līgums ar Amerikas Savienotajām valstīm un daudzas citas valstis ir ieinteresētas šajā reģionā, šīs sekas var izplatīties tālāk par Dienvidķīnas jūru. Mēs nevaram teikt, ka tas automātiski kļūs par Trešo pasaules karu, bet tieši tas ir iemesls, kāpēc Dienvidķīnas jūras strīds ir tik nopietns. Sliktākajā gadījumā vienkārša cīņa par nelielu rifu var kļūt par sākumu konfrontācijai starp dažām no pasaules spēcīgākajām militārajām lielvarām.